Sveicināti podkāstā Halda starpā. Un šodien mums ir tagad ļoti daudz viesu, un viena no tiem ir doktorā Alina Krutika, mans tagad morāls atbalsts, fiziskais mentors. Un jā, varbūt jūs varētu pastāstīt, par ko jūs nodarbojaties ikdienā? Jā, tātad es esmu doktora Alina Krutika, ortodonts. Un ikdienā, principā, varētu teikt, ka es nodarbojos ar cilvēku smaidu. Un mēs gribētu tā kā varbūt arī iepazīstināt vēl ar diviem ciemiņiem viesiem, kas mums ir. Šis tātad ir Lords, mans vecākais dēls, un kaut kur tur skraida mazā Lara. Jā, tā kā viņi, varat teikt, ka viņi arī tā kā daļa no komandas, jo viņi dažreiz ienāk mūsu ciemos. Jā, viņi diezgan bieži šeit ir, jo tā ir liela daļa no manas dzīves. Tas jautājums varbūt arī banāls, kāpēc tieši ortodontija? Tas bija tā kā apzinātais tāds sapnis vai tomēr kaut kāda tāda nejauša izvēle? Es vairāk teiktu, ka tā bija nejauša izvēle, jo ikdienā bērnībā man nebija mērķis kļūt par ortodontu, vairāk man patika bioloģija un ķīmija. Un zobārstniecība bija kā kaut kāds pašpierādīšanās iemesls, kāpēc es vispār gāju. Jo bērnībā es nebiju mīļākais skolēns skolā, ne skolotājiem, ne arī mammai. Un tā kā neviens īsti neticēja, tikt zobārstos bija principā grūtākā profesija vispār, kur varēja iekļūt. Tāpēc tas bija kā tāds dzinulis, ja es to izdarīšu, es visiem pierādīšu, ka es esmu kaut kas no Ventspils. Bet ortodontija principā es vispār esmu cilvēks, kurš ņem visas iespējas un diži nedomā par tām lietām tik daudz. Tāpēc man nāca piedāvājums, un es izdomāju, pamēģināšu ortodontiju. Un tad beigās saprotu, ka šeit var darīt tik daudz vairāk, tik daudz kā interesanti priekš cilvēku, kas nav vienkārši urpšana un plombēšana. Es gribēju tieši dot arī cilvēkiem kaut ko vairāk. Tāpēc arī tā bija ortodontija. Man tiešām ir arī līdzīgs stāsts, jo man ļoti patika bioloģija un ķīmija, un tas man arī padevās, un vienīgā vieta, kur es varētu tā kā visu apvienot, bija vai medicīna vai zobārstniecība, un par zobārstniecību arī bija tā, ka ir ļoti limitēts vietas skaits, un arī es tā kā nedomāju, ka es varētu tur tikt, un medicīna bija tā kā arī kā rezerves variants, ja es netikšu zobārstniecību. Vai bija tāds arī brīdis studiju laika, kad gribēs padoties? Padoties īsti nē. Bet kaut kādā, man liekas, 2., 3. kursā es iestājos pašpārvaldē, jo zobārstniecības 1., 2. kurs baigi nav interesants. Domāju, ka tu piekritīsi, tur ir tīri tādi priekšmeti, kas nav baigi interesanti par zobārstniecību. Bet es iekļuvu pašpārvaldē, un tas man pavēra acis un vispār samainīja domāšanu, ka mana profesija, viņai nav jādefinē mani kā zobārstam, bet es varu izdarīt gan to, kā tur, piemēram, es taisu tur žurnālu, es palīdzu cilvēkiem ne tikai ar zobiem, bet vispār kopumā. Tāpēc padoties īsti nē, bet pamainīt to ikdienu savā dzīvē noteikajā. Kas bija, vai bija kaut kas tāds, kas pārsteidza, sakot, strādāt reālajā praksē? Jā. Studiju laikā mums ir pacienti, mums ir mute, ar ko mēs strādājam. Un izējot no universitātes, mums liekas, ka pacients atnāks, nerunās, attaisīs muti, mēs izdaram darbu un viņš aiziet. Principā tas trakākais, kas mani tā šokēja, ka darbs ar cilvēkiem ir ļoti grūts. Un strādāt ar tik dažādiem cilvēkiem ir vēl grūtāk. Un ļoti žēl, ka mums universitātē nemāca, kā tieši varbūt saprast, kad ir kaut kādi red flags vai kad ar pacientu viss būs kārtībā. To nāks mācīties ikdienā, un es joprojām to mācos. Un jauniem ārstiem vispār, manuprāt, ir diezgan grūti tieši strādājot ar cilvēkiem. Tāpēc dažreiz ir tie brīži, kad gribās bišķi nomest to cilvēcīgo nost, un vairāk varbūt sēdēt pie datora un kaut ko tā pastrādāt. Jā, es tam piekrītu. Tiešām tā kā darbs ar cilvēku ļoti daudz atņem arī tā kā spēka, vairāk dažas nekā fiziski. Jo, cilvēki ir dažādi. Vai doktoram tā kā ir jāpielāgojas arī pacientam drusku? Jā, protams, jo mums tomēr mēs sniedzam pakalpojumu. Jā, tā ir ārstēšana, bet tā ir pakalpojums. Mums ir cilvēkam jāpalīdz. Kā man mamma vienmēr teica, ka tev nav jādusmojas uz tiem cilvēkiem, jo viņi nāk ar savu problēmu. Viņiem kaut kas sāp, viņiem kaut kas nepatīk. Mums ir jābūt tomēr empātiskiem un jāieiet tajā cilvēka ādā un jāsaprot, kā viņš jūtās, lai arī viņam vislabāk varētu palīdzēt. Tas būtu mans nākamais jautājums. Kā jūs sevi raksturotu, tā kā vairāk stingru, empatisku, varbūt kaut kur perfekcionisti vai tomēr viss abas kopā?
Es noteikti varētu definēt, ka es esmu pozitīva. Varbūt nevienmēr, bet lielākoties es esmu pozitīva. Ja tīpaši man patīk strādāt ar bērniem, tāpēc ar bērniem šis te pozitīvisms, ja es viņam dodu, viņi man arī atdod atpakaļ. Noteikti atbildīga, varbūt dažreiz pārāk daudz atbildīga. Un, protams, arī empātiska. Jā. Bet es tā no malas skatoties arī, varbūt tā nav tā kā perfekcionisms, varbūt tas ir tā kā disciplīna arī, un tas ir tiešām ļoti labs, ko es arī gribētu pārņemt savu darbu ar pacientiem, jo man patīk, ka viņas viss sakārtots arī, kā jūs komunicējat, strādājat ar asistentiem. Tas tiešām ir tas, kuru tā kā vērts paskatīties un pārņemt. Tikai man liekas, ka perfekcionismu vai disciplīna tas arī tas būtu viens no tiem, kas varētu jūs raksturot. Kas jums tas patīk vairāk jūsu darba, tas vairāk tomēr tā tehniska puse, jo ortodontija tomēr ir specifiska, tas arī ir darbs ar datoru, vai tomēr arī tas, tā kā, ka jāstrādā cilvēkiem, tas tā kā vairāk emocionālā puse? Es to laikam dalītu, ka tehniskā puse ir 40%, un darbs par cilvēkiem ir 60%. Katrā ir savi plusi un mīnusi. Ir dienas, kad man ļoti gribās komunicēt ar cilvēkiem, un ir dienas, kad man gribās vienkārši noslēgties un sēdēt un strādāt tikai ar datoru. Man patīk abas puses. Man noteikti pietrūktu komunikācija ar cilvēkiem, ja sēdētu tikai tajā tehniskajā pusē. Ir arī sarežģītas abas specifikācijas, bet es teiktu, ka man patīk gan abas puses. Tas arī dažreiz ir tā kā sarežģīti, jo tomēr arī darbs ar pacientiem ietver sevi varbūt to arī pārslēgšanos, jo dažreiz tā kā grūtas dienas negrib runāties, bet arī vai pacientam tas ir tā kā jājūt un arī jāpielāgojas, ka doktoriem varbūt sliktas dienas, vai tomēr tā kā doktoriem arī jātelo, ka viņus ir kārtība, viņš nav bēdīgs un tā. Tēlot noteikti nevajag, jo cilvēki jūt, kad tu tēlo kaut kādas emocijas. Ir vienkārši jāizslēdz tā sava ikdiena, man kaut kādas notikušas problēmas, bet tas pacients, kas nāk pie manis, viņš nav pie tā vainīgs. Nezinu, var iziet no kabineta, pelpot 5 minūtes, izrisināt savas problēmas, un tad, kad tu esi gatavs, tad tu nāc pie pacienta. Ja viņš nāk pēc palīdzības, tas nav klients, kuram tur vajag nagus, ragus vai uzacis uzlikt. Tas ir cilvēks, kuram vajag palīdzību. Tāpēc viņš ir prioritāte tajā brīdī, un savas lietas, ja kas, es varu risināt arī vēlāk. Dažreiz pacienti jau zina, kas ir ortodontija, kapus un brektas, bet varbūt tomēr pacienti dažreiz tagad kaut kas arī jūg. Varbūt mēs tā kā varētu atgādināt, kas ir tā ortodontija, ar ko mēs tā kā nodarbojamies ikdienā. Ortodontija ir zobārstniecības specialitāte, kas nodarbojas ar zobu taisnošanu, sakodienu regulāciju, žokļu paplašināšanu, attīstību, viss, kas ir saistīts ar mutes dobumu un 28 zobiem, kas tur ir. Ir dažādas manipulācijas, kas to var izdarīt, kas ir izņemamas aparatūras, fiksētas aparatūras, breketes, bet vienīgs rezultāts ir tam, lai mums būtu funkcionāls sakodiens, lai mēs varētu labi ēst, lai mums nekas nesāpētu, lai mēs varētu kārtīgi iztīrīt zobus un, protams, arī estētika ikdienā. Es vienmēr domāju, kas ir tā specifika, ar ko tā kā ortodontija atšķirās no pārējais zobārstniecības specialitātēm. Man laikam tā kā gribētos minēt laikam to laiku, ka ortodonts tā kā visilgāk pavada to visu laiku no sākuma līdz beigām ar pacientu, jo tas ārstēšanas var ilgst tā kā gadus ilgi. Vai jūs tam piekrītat, vai vēl ir kaut kas tāds specifisks, ko varētu tā kā atzīmēt? Es teiktu, ka tā ir laulība ar ortodontu uz to 1,5–2 gadiem, jo tur tiešām tai saiknei ir jābūt, tā kā zābaciņš ar zābaciņu, jo savādāk pie rezultāta mēs īsti netiksim. Tāpēc tā sadarbība starp ārstu un pacientu ir ļoti svarīga. Un, principā, pašā sākumā jau var just, kad pacients atnāk, kad vai nu būs labi, vai nu nebūs labi. Principā, uzreiz to jau var saprast. Vai ārstam ir jāsāk ārstēt to pacientu, kuru varbūt viņš neuzskata tieši par ortodontijas pacientu, diskutabls jautājums. Bet tomēr ir jābūt labām attiecībām jau no paša sākuma. Man ar to ir drusku paveicies, jo dažreiz, ka es jūtu, ka man ar pacientu īsti tā sadarbība nebūs laba. Es nezinu, kā to paskatīt, vienkārši emocionāli dažreiz jūti. Un man veicās ar to, ka pēc tam pacientu man neizvēlās. Es neteiktu, ka tas veicās, jo pacientam vajag palīdzības, nozīmē, ka viņš aiziet pie kāda cita ārsta. Bet ja tu zini savas spējas un tu zini, ka tu vari viņam palīdzēt, bet varbūt viņam ir, bijusi slikta diena, viņš ir atnācis ar sliktu garstāvokli pie tevis. Nevienmēr uzreiz ir, jāatsakās no tā pacienta, ir vienkārši vairāk jāparunājās, jo bieži vien pacientiem vienkārši trūkst izrunāt savas problēmas. Viņš, piemēram, atnāk, ka viņam traucē viens zobs, bet beigās mēs nonākam, ka viņam vispār sāp muguru. Viņam vispār ir vajadzīgs cits ārsts. Tā kā nonākot pie kaut kāda secinājuma, ko varbūt
pats pacients nezina, bieži vien mēs viņam palīdzam, pat nesākot nekādu ārstēšanu. Varbūt mēs tā kā varētu drusku pastāstīt par to, kā tad notiek tā pirmā vizīte pie ortodonta. Pacients atnāk un kas ir tāds lietas, ko mēs izrunājam, pajautājam. Principā es vienmēr sāku ar jautājumu, kā es varu jums palīdzēt. Kāds ir tas galvenais iemesls, kāpēc pacients ir atnācis. Un tad parasti viņš izstāsta savas problēmas, iemeslu, kāpēc viņš atnāca. Varbūt arī zobārsts nosūtīja. Tad mēs sapildām veselību, mēs saprotam, ir kaut kādas saslimšanas vai pacients lieto kaut kādus medikamentus. Tad savukārt mēs iesēžamies krēslā, apskatāmies, kāds ir mutes dobums. Mēs fotografējam, uztaisam rengenus, ieskanējam, ja nepieciešamība. Un tad parasti uz datoru jau es izstāstu pacientam iespējamās problēmas, kas varētu sagaidīt ārstēšanas laikā. Varbūt ir kāds caurums vai smagana atkāpusies, to mēs visu izrunājam. Un tālāk mēs ejam pie ārstēšanas plāna, pie 1, 2, 3. Un tad jau principā pacientam ir kaut kādi jautājumi, to mēs izrunājam. Tad pacients aiziet ar lapu, kurā ir jau sarakstīts, kas viņam varbūt tālāk ir jāizdara pirms ortodontijas un kā mēs varētu uzsākt ārstēšanas plānu. Bet man dažreiz trauc arī tas, ka pacients uz to jautājumu, ka es varu palīdzēt, viņš neatbild. Viņš saka, ka man nosūtīja zobārsts, es īsti nezinu, man viss apmierina. Man personīgi ar tiem pacientiem ir drusku grūtāk strādāt, jo viņam nav tā kā problēmas, kas viņam traucē, un ortodonti nav dažreiz obligāti, ja tas ir saistīts ar estētiku. Vai mums arī tā gadījās tādas situācijas? Jā, tas ir biežāk tad, kad pacients tiek nosūtīts no cita speciālista bez kaut kāda papīra, bez nekā. Viņš atnāk, mani nosūtīja, nezinu, kas tur ir jādara. Parasti tad es saku, jo kāpēc, ok, tad uz redzēšanos es jums nevaru palīdzēt nekā. Bet, principā, parasti mēs aprunājamies, viņš iesēžās krēslā, es izstāstu, ko es redzu, pasaku savu viedokli, kā mēs varētu to uzlabot, un tad jau pacients saprot, vai tā viņam ir problēma, ko viņš grib risināt, vai arī tas ir viens zobs, kas viņam dzīves laikā netraucē, tad arī mēs nerisinām to problēmu. Jo, pareizi tu pateici, ka ortodontija nav obligāta, viņa arī nav domāta visiem, jo tas ir ārstēšanas posms, kas ir pailgs diezgan, tāpēc te ir tiešām jāizvērtē, vai pacients ir gatavs vispār uzsākt, vai viņš ir motivēts, vai tomēr viņu motivē tikai sieva, bērns, zobārsts vai vēl kaut kas. Ka mēs arī runājam ar maniem rezidentūras biedriem par tām arī izmaksām, jo izmaksas arī nav tādas diezgan mazas. Un kā pacienti izskaidrot pārreizēju ārstēšanas plānu, ilgu metodas arī izmaksās, jo tomēr par izmaksām arī svarīgi informēt. Jā, protams, ortodontija ir dārga, tur teju 3-4 tūkstoši, bet ja mēs to skatāmies visas dzīves garumā, kad jūsu zobi jums kalpotu, tad tas nav nemaz tik dārgi. Piemēram, nopērkot vienu iPhone, tas izmaksā tur teju 2000. Mums iPhones ir jāmaina vairāk kārtīgi dzīves laikā, tāpēc tas izmaksās daudz dārgāk nekā ieguldījums veselībā, un ļoti bieži vien cilvēki, kuriem ir iztaisnoti zobi, viņi saprot, kāpēc viņi to ir darījuši. Viņiem ir vieglāk iztīrīt zobus, zobārstam vieglāk viņus salabot, pēc tam atjaunot, ielikt implantus. Ortodonti ir tāds pamats visam, lai visur pārējā pēc tam varētu uzbūvēt plombes, implantus, kroņus un tā tālāk. Sākumā arī mani rezidentūras biedri teica par to, ka viņi kautrēs tas summas sauk, jo viņi baidās pacienti ar kaut kādu reakciju, bet jāpieturas pie tā, ka nav jāskaita pacientu naudu. Nav jākaunās. Cilvēki, taisa deguna operācijas, tur maksā 10 000 viss kārtībā, vai nagi katru nedēļu tur maksā 50 €. Ja mēs to visu saskaitam, tā summa ir pilnīgi adekvāta, ar visi 3D printeri, materiāli, rengeni, tas viss maksā. Nav tā, ka te viss 4000 aiziet ārstam. Nekādā gadījumā tas viss aiziet uz visiem materiāliem, kas tiek izgatavots ortodontijas laikā. Kā pacientam sagatavoties uz pirmo ortodontijas vizīti? Vai kaut kas jāpulsē, jau jāizdomā, ko viņš vairāk grib, kāpes, breketas? Ir forši, kad pacients ir kaut ko palasījis, bet kas ir par daudz, tas ir par skādi. Jo, ja atnāk Google pacients vai ChatGPT pacients, kas ir salasījies un jau izdomājis savu ārstēšanas plānu, tad tā ir problēma. Jo viņš mazāk ieklausās ārstā, viņš sagaida no ārsta, kad ārsts pateiks to, ko viņš ir izlasījis vai izdomājis, bet, principā, nedaudz palasīt, uzzināt no draugiem vai no interneta ir ok. Ja ir kaut kādi izmeklējumi, rengeni, fotogrāfijas, kas pirms tam ir veiktas, arī ir ļoti labi, ka viņas ir paņemtas līdzi, tad mums nav jāstaro pacients atkārtot, ja tur rengens ir bijis gadu atpakaļ. Bet, principā, paņemt visus izmeklējumus, kas ir taisīti gada laikā, atnākt ar atvērtu
prātu, mēģināt uzklausīt ārstu, tad jau izdomāt, ko viņš pats vēlās. Jā, šis tas, ko visu laiku arī gribētu, ja pacienti nāk, tā, lai viņi arī ņem līdz savus rentgens izmeklējumus, lai zobārsts viņam dot, ja viņš nosūta, jo tas arī, atvieglo to, ka nav pacienti jāstaro vēlreiz, vai gaidīt, kamēr viņš sazināsies, dabūs rentgenu pārsūtīs arī. Vēl ir tas jautājums, ka man pacienti jautā, kā jūs zināt, cik ilgi man būs tā ārstēšana, kā jūs man saucat tos skaitus, kā tas? Apmēram šitā tas notiek ortodontijā. Labi, joks. Vidēji tas ir 1,5 gads pilna ortodontiskā ārstēšana, tur breketes vai kapes, varbūt ātrāk, varbūt ilgāk. Lielākoties, protams, ir tie stāsti, man tur apsolīja pusgadu atpakaļ noņemt breketes, es vēl joprojām staigāju, nezinu, kad noņems. Bet, apmēram tas laiks ir tas 1,5 gads. Ja tas ievelkās, parasti ir iemesls. Vai pacients ir nenācis uz ikgadējām ikmēneša vizītēm, vai kaut kāds zobs nekustās kā vajag, bet tas nav tāpēc, ka ortodontam patīk jūs redzēt katru 1,5 mēnesi. Tā tas nav. Un nevienam nevajag to naudu no jums. Visi grib pabeigt ārstēšanu maksimāli kompakti, ātri, tā, lai ir ērti ārstam un pacientam, un visi ir priecīgi, nevis vilkt līdz mūža galam to ārstēšanu. Un daži pacienti arī pajautā, vai mēs varam kaut kā ātrāk. Šis arī liekas smieklīgs jautājums, ja es gribētu ātrāk, tā kā mēs pabeigtu to ātrāk, bet, nevienmēr tas viss ir atkarīgs no mums. Tomēr ir arī tā kā anatomija, kauls un vispārējais. Nē, mēs jau varam ātrāk, vienkārši tad tie zobi tiks atnesti rokā, un es nezinu, kāds būs priecīgs par to. Cik vispār individuāls plāns ir katram pacientam, jo pacients arī dažreiz jautā, vai breketes tagad tas ir manas, vai viņas jau ir pasūtīts, vai ir personīgi man? Breketes ir standarta, viņas ir komplektā, noteikta kompānija viņas ražo, cepsūt viņas ir standarts. Tad tiek pielīmētas uz zobiem, un tālāk jau individuāli tiek pielāgotas katru reizi, kad pacients nāk uz pievilkšanām. Savukārt kapes jau no paša sākuma tiek izgatavotas tieši uz pacienta zobiem. Ir tas noteiktais komplekts, ko mēs individuāli plānojam datorā. Ir arī breketes, kuras var izplānot līdzīgi kā kapes. Tā kā tas arī ir diezgan tāds labs individualizācijas variants. Pacienti arī bieži vien prasa, kā jūs izvēlaties, kad būs manā gadījumā labāk kapas vai breketes, vai tas tā kā jāatstāj tomēr pacienta izvēlē, vai tomēr tā kā ortodontam būtu kaut kādos brīžos jāuzstāj uz savu ārstēšanas veidu? Vienmēr, ko mēs uzspiežam, tas vienmēr beidzās ļoti slikti. Principā pacientam pašam ir jāizvēlās, ko viņš vēlās. Mēs varam sniegt informāciju, mēs varam pateikt, ar kapēm ārstēšanas ilgums ir tāds, jūs lietojat šādi, riski ir tādi, ar breketēm šādi. Un pacients pats izvērtē, kas viņam ir labāk. Ja ir gadījumi, kad es varbūt ieteiktu kādu ārstēšanas variantu labāk, piemēram, šeit mēs labāk varam ar breketēm, šeit ar kapēm, bet jebkurā gadījumā tas viss tiek izrunāts jau pašā sākumā, lai pēc tam nav tā, ka jūs man likāt uzlikt kapes, man viņas nepatīk, es viņas nenēsāšu, es iešu pie cita ārsta. Šādām situācijām jau no paša gala nevajadzētu vispār būt. Jā, tāpēc tas pacients mēģina ļoti daudz iesaistīt lēmumu pieņemšanu, lai viņi arī piedalās, kur ārstēšanas plānu variantu viņi izvēlēsies un kas viņam labāk piemērots, lai beigas izveidus no tā, ka es kaut ko uzspiedu, ka viņam tas nestrādā. Un cik liela nozīme ortodontijai ir sadarbība un disciplīna no pacienta puses? Kā jūs minējāt, tā ir laulība. Vismaz uz to 1,5–2 gadiem. Ja pacients sadarbojās, tad parasti viss arī beidzās ātri, veiksmīgi, labi, pacients neko nelauž, nav nekādas problēmas. Ja jau no paša sākuma ir mazāka uzticība ārstam, tad tas vienmēr ir tā, ka jūs esat vainīgs pie visa, man nolūza breketi, jūs slikti uzlīmējāt, tad tā sadarbība nav nekāda. Tad varbūt tajā brīdī vajadzētu apstāties, izrunāt, varbūt nosūtīt pacientu pie cita ārsta, kuram viņš uzticās un pie kura tā ārstēšana būs veiksmīgāka. Jo turpināt tādas negatīvas attiecības nav patīkami ne pacientam nāk pie tā ārsta, ne ārstam ārstēt. Tāpēc tai sadarbībai un disciplīnai no pacienta principā ir jābūt tādai roku rokā. Jā, es piekrītu, ka dažas varbūt ir tie gadījumi, ka tomēr labāk pamainīt to ārstu, bet vienīgais, kas man liekas, ko pacienti nesaprot, ka ortodonti ir tāda specifika, ka grūti staigāt no ārsta uz ārstiem, bet dažreiz atnāk no cita doktora pacients, un viņš man prasa, lai es viņam paturpinu regulāciju, bet nevienmēr es saprotu, ko doktors tur domā, kāds viņam plāns, un ja pacients arī nevar izstāstīt, tas ir diezgan grūti.
Nē, no staiguļus neviens nemīl. Te ir jābūt konkrētam plānam, mēs esam ārstēšanu izdarījuši līdz šim punktam, šeit ir ārsts, es esmu nodevis visu informāciju ārstam, viņš ir piekritis jūs paņemt, tas ir jābūt tā, ka pacients, ārsts, lūdzu, jūs turpināt ārstēšanu. Nevis tā, ka pacients skraida pa visiem ārstiem un mēģina atrast savējo ar kaut kādām nesaprotamām breketēm, vai tur loki, vai kaut kas ir nolūzis, tā tam nevajadzētu būt. Visam jābūt ir tādā komunikācijā. Tagad drusku vairāk sadalīsim ortodonti tādos divos bērnu un pieaugušo ortodontu, kas attiecas tā kā bērniem uz pirmo ortodontu vizīti, kura vecumā un varbūt arī vecāki var kaut ko pamanīt, kad pievērst uzmanību, kad tiešām būtu jāliek pie ortodontu. Tāds labākais vecums ir 7 gadi, kas ir pirmā klase, pirms skolas atnākt. Jo tad parasti iznāk pirmie īstie zobi priekšā, aizmugurējie īstie zobi, un tad jau mēs varam novērtēt, uz kuru pusi tas sakodiens formēsies. Ir, protams, gadījumi, kad nosūta zobārsti, kad viņš jau redz, kad īstais zobs šķiļās nepareizi, vai kad ir izrauts kāds piena zobs, un tur vajag, piemēram, vietas noturētāju. Bet parasti ir tiem 7 gadi, vai arī zobārstu nosūtījums. Protams, ja vecāki redz, ka, piemēram, jaunākam dēlam tur zobs nešķiļās jau gadu, vai kaut kas ir pavisam savādāk, tad, protams, jāatnāk varbūt arī ātrāk pie ortodonta, bet vidēji 7 gadi. Bet ir jānāk arī tad, kad liekas, ka viss ir kārtībā, vienkārši tam pārbaudīt skatām gadījumam. Jā, protams, savam mieram vajadzētu atnākt. Ja ir ikgadējās vizītes pie zobārsta, parasti zobārstam vajadzētu arī novērtēt sakodienu, uztaisīt rentgenu, paskatīties aizmetņus. Bet, kā mēs zinām, nevienmēr tas notiek, tāpēc labāk ir atnākt pie speciālista, uztaisīt rentgenu, pārbaudīt visu, un tad nozīmēt, ja, piemēram, vizītē nav jābūt tur pēc gada, tur atnākt tur pēc 5 gadiem un skatīties, kad jau visi zobi būs izšķilušies. Kad tas būtu tāds situācijas, kad mums tiešām tā kā vajadzētu ortodontam steidzīgi iejaukties? Tā būtu situācija, kad, piemēram, priekšējiem zobam, kuram jābūt mutē, ir kaut kādi 7 gados, viņam nav vispār vietas, kur šķilties. Vai ja rentgenā mēs redzam, kad ir kaut kāds veidojums bieži vien priekšējā rajonā, kas ir jāizņem un ir tie zobi jāizvelk. Īsāk sakot, tas būtu tad, kad zobiem noteiktā vecumā, kuriem būtu jābūt, viņi nav, viņiem vajadzētu attaisīt vietu, viņiem vajadzētu palīdzēt iznākt. Tas būtu, laikam, tāds iemesls, teiktu. Bet vēl es domāju, ka arī jābūt arī sadarbības starp loriem un ortodontiem, jo bieži vien mēs tā kā ortodonti runājam par adenīdiem, par elpošanas problēmām, bērnam un nostam pie loriem, bet vai kā jums liekas, vai lori tā kā spēja arī dažreiz diferencēt, vai ir kaut kāds žokļu patoloģijas un sūtīt pie ortodonti, jo man pagaidām liekas, ka tas notiek tikai vienpusēji no ortodontiem uz loriem. Man godīgi sakot, ir bijusi ļoti laba pieredze, jo man daudz sūta no loru klīnikas tieši. Un tur tieši ir izraksts rakstīts, ka ir problēmas ar sakodienu, ir mazs žoklis, tāpēc arī neattīstās deguna dobumi. Un tad arī mēs to terapiju kaut kā kopā saliekam. Sākumā mēs paplašinām žokli, un tad lors skatās, vai vajag griezt adenoīdus, vai varbūt kaut ko citu vajag darīt. Bet parasti man ir laba pieredze bijusi. Man arī tagad drusku ir labāk pieredze, man liekas, ir ģimenes ārstēļi, saka, diezgan arī labi ir tā kā orientēties visas tā žokļu problēmas, jo bieži vien arī ģimenes ārsti nosūta. Un arī, kad es uzvaldu jautājumu, vai jūs bijat pie loru, viņi teica, jā, mēs bijām ģimenes, daktars tā kā nosūtīja, bet, man tikai vienreiz pagaidām gadījās, ka man daktars lors atsūtīja pajautāt par sakodienu, vai ir labs, vai tomēr tā kā viņam būtu jāveic tā kā operatīva ārstēšana tiem adenīdiem. Bet man liekas, ka to tēmu arī lorim tā kā vajadzētu varbūt vairāk pacelt, jo tā kā loru ciklos, ko es sastāvu arī zobārstniecības praksu un tā par sakodienu mēs mazliet ko runājam, vairāk par iesinām un tā. Kādas ātrīnas ārstēšanas tā kā var samazināt nākotnēs kaut kādas problēmas vai tā kā varbūt arī kaut kāds izlaicīgs risinājums? Jo pārsvarā arī pacienti nāk kaut kādā diezgan agrīna vecumā, 6-7 gadi, un es saku, ka tā viss normāli, mums tā kā jāpagaida, jāļauj pacientam paaugties, un tad viņi man prasa, vai mums nevajag kaut kāds kaps ielikt, vai tas ir tā kā reklāmas, tā kā mārketinga, ka vecāki dabūtu informāciju. Ir daži vecāki, kuri, manuprāt, bērnam atrodoties vēderā, viņi jau gribētu iztaisnot tam bērnam zobus. Ir jāsaprot, ka pašam bērnam ir jāgūst labums no tā, nevis vecākiem. Nevis vecākiem vajadzētu taisnot zobus, jo viņi grib redzēt savu bērnu ar taisniem zobiem.
Ir jāsaprot, ka jebkas, ko mēs ieliekam mutē, tas ir apgrūtinājums. Jebkura platīte, breketes, jebkas, tāpēc, ja mēs varētu to ārstēšanu tā kompakti salikt, kas tur būtu, nezinu, 1,5, 2, 3 gadi, tas būtu vislabākais. Nevis mēs ārstējam 5 gados, tad 7, tad 10, un tas bērns ir noguris no tā ortodonta, no tā zobārsta, un viņš to visu pēc 20 gadiem atcerēsies kā murgu. Protams, ir gadījumi, kad mums ir tas kaut kas jāizdara tur 6 gados, tad ir pauze, un tad mēs to darām pusaudža gados. Bet, jo kompaktāk mēs to izdarīsim, jo tas būs labāk tam pašam bērnam. Audiologopēdam arī ir diezgan tā kā liela nozīme tā kā sadarbība ar ortodontu vai tomēr miofunkcionāls terapeits. Jo dažreiz arī audiologopēds, varbūt tas man apgrūtina viņus izšķirt, jo audiologopēdam arī ir kaut kāds miofunkcionāli kursi pabeigt vai kas tāds. Tāpēc man liekas, dažreiz man grūti viņus tā kā nodiferencēt. Es nezinu īsti, kā viņi tiek diferencēti, bet es zinu, ka ir audiologopēdi, kuri arī kvalificējas miofunkcionālajā terapijā. Un principā lielai daļai bērnu ir problēmas ar lūpām, ar mēli, ar muskuļiem. Viņi ir vāji, viņi neattīstās kā vajag. Tas viss ir saistīts ar visām iesnām, mutes elpošanu, tāpēc, protams, nosūtīt pacientu pie tā paša miofunkcionālā terapeita vai audiologopēda ir ļoti nozīmīgi tieši agrīnā vecumā. Es teiktu, pilnīgi vienalga, kā viņš tiek nosaukts, tas speciālists galvenais, lai viņš strādā ar to bērnu un galvenais, lai ir kaut kāds rezultāts. Bet nav tā, kā mēs dažreiz domājam, ka vienkārši ortodonts negrib mums ārstēt, tāpēc viņus aizsūta pie citas speciālista, kā miofunkcionāli un tā. Nē, gan jau, bet tāpēc vienmēr ir jāpaskaidro, kāpēc tas tiek darīts. Nevis, es jums nevaru palīdzēt, ejiet pie cita ārsta, kā bieži notiek varbūt ar citiem ārstiem, bet ir jāpaskaidro, ka jebkurai situācijai ir iemesls un jūsu gadījumā iemesls šim ir tas un tas. Un ja vecāks to saprot, tad būs kaut kāds rezultāts. Ja viņš nesaprot, tad pat nav jēga uzsākt ortodontisko ārstēšanu, jo viņš nesapratīs, kāpēc tur vajadzēs kaut kādas ķēdes, operāciju, vēl kaut ko. Ir jābūt tādā saprāta robežās tam visam. Runājot, tagad mēs pieskaramies vairāk pieaugušiem lauciņā. Ļoti daudz arī pieauguši atnāk un ar tādu jautājumu, vai mana vecuma var taisnot zobus. Es parasti saku, kamēr jums ir veseli zobi, tikmēr jūs varat taisnot. Viss ir atkarīgs no motivācijas un vēlmēm. Ir pacients, kuram ir 65 gadi, veiksmīgi taisno zobus un viss kārtībā, bet ir 30 gadīgs, kurš negrib taisnot zobus. Tā kā, kamēr ir zobi, visu var taisnot. Un šis ir biežākais jautājums arī, ko jautā pacienti, vai tas tagad pieaugušo ārstēšana atšķirās no bērnu un kā tā atšķirās? Es teiktu, ka atšķirās laika ziņā. Protams, bērnam ir mīkstāks kauls, viņš formējās, viņš pats arī aug, un tad, kad mēs pieslēdzamies ar saviem ortodontiskiem spēkiem, kaulam un zobiem, ir vieglāk to visu tolerēt. Pieaugušie, viņi ir pieraduši pie kaut kādas komforta zonas, kad viņi brauc uz darbu, ēd kaut ko noteiktu, dara sportu un kaut ko tādu. Bet tad, kad mēs kaut ko ieliekam mutē, tas ir uzreiz šoka stāvoklis organismam, kad viņiem ir grūti pierast, ka viņi nevar kaut ko apēst. Tāpēc tas ir pirmais faktors, kad adaptācijas periods varbūt ir ilgāks. Plus arī jāsaprot, ka kauls ir noformējies, viss ir ciets un jau pieredis, cik gadus stāvēt noteiktā pozīcijā. Un kamēr mēs to visu iekustinam, tas var aizņemt dažreiz 2 reizes ilgāku laiku. Kas ir tās metodas, ko biežāk izvēlas pieaugušie, jo daži saka, ka mana vecuma līga breketes noteikti kapis? Ir pieaugušie, kas tiešām grib breketes, jo viņi saka, ka es jūtos jaunāks ar breketēm. Bet, principā, galvenais iemesls, kā viņi izvēlās, ir ikdiena. Ir cilvēki, kas negrib tās kapes tur ņemt turp šurp laukā, tad viņi izvēlās breketes. Ir tieši tie, kas vēlās, lai mazāk redz kaut ko, kas ir mutē, viņi izvēlās kapes. Viss ir atkarīgs no ikdienas cilvēkam. Man nesen pacients arī pajautāja par lingvālām breketēm. Tas ir tas, ko mēs liekam no mēles pusītes, kas ir mazāk arī redzamas. Un jā, pacients man pajautāja par tām, un es biju diezgan pārsteigta, ka viņš par viņiem pajautāja, jo man liekas, tas arī sen nav tā kā mārketings, jo mārketinga tagad visu laiku reklamē kapes un tas, un tāpēc pacienti vairāk arī to izvēlās. Tomēr kaut kas jau atceras vēl par lingvālām breketēm. Bet personīgi, cik es esmu strādājusi un redzējusi lingvālās breketes, viņas ir nērtākas, tāpēc, ka viņas ir no mēles puses, un tas vairāk traucē mēlē. Bet, principā, ja gribās kaut ko neredzamu, analogs ir kapes, tāpēc neredzu jēgu lingvālām breketēm. Vēl arī kas par breketām, cik daudz pieauguši pacienti izvēlas kaut kādas krāsainas gumijas?
ir ļoti daudz cilvēku, kas izvēlās, tāpēc, ka tas ir kaut kas jautrāks, līdzīgi kā nagus sievietēm uzlikt katru reizi ar kaut ko jaunu, pieskaņot pie kleitas, pie svētkiem, valsts svētkiem, Ziemassvētkiem. Tas tā kā mēs izkrāsojam savu dzīvi. Jā, tā kā man ļoti patīk, ka pieauguši izvēlās krāsainas kaut kādas gumijas, tad uzreiz tā kā dienā arī drusku kaut kāda priecīgāk paliek, jo, tā kā pelēcīgs liekas kaut kāds drūmāks, neinteresants, un man pacienti apsolas tā kā, kad būs pēdējais sloks, tā kā pirms noņemš, tādu uzliekšu kaut ko. Tad es gaidos katru vizīti par to atkārtinu. Vai pacienti dažreiz arī prasa, kāpēc tik ilgi notiek tā plānošana? Man liekas, ka plānošana ilgāk notiek arī kapēm. Varbūt mēs arī varētu pastāstīt pacientiem, kāpēc no plāna līdz tam brīdim, kad viņi saņem kapas, paiet diezgan ilgs laiks. Plānošanu veids ārstējušais ārsts. Plus tehniķis, kas dod atgriezenisko saiti. Jo sanāk, mēs iesūtam mūsu vēlmes, kā mēs vēlamies iztaisnot zobus, un tehniķis pielāgo viņas. Visbiežākais tas nenotiek vienā reizē, kad šis plāns tiek uztaisīts. Dažreiz tās ir 10, 20, 30. Un otrā pusē, kas ir Amerikā, Ķīnā vai kur tehniķi strādā, viņi arī ir cilvēki. Viņiem arī ir svētki, brīvdienas, tāpēc tas nenotiek tā, ka katru dienu mēs varam 20 reizes samainīt plānu. Parasti tas aizņem tur 2-3 nedēļas. Tad tas viss tiek nosūtīts pacientam, kamēr pacients to visu apstiprina, tā kā tas viss notiek ar viņa ziņu, un kamēr kapas tiek atsūtītas, tās pašas Ķīnas vai Amerikas, ir arī kaut kādas 2 nedēļas. Tāpēc vidēji parasti tās ir 6 nedēļas, kamēr kapes no izmeklējuma brīža līdz klīnikai nonāk. Man arī pacienti arī uzdod dažas tādi jautājumi, komentāri par to, ka es varu to plānu nesūtīt, es tur vienalga neko nesaprotu. Kāpēc ir svarīgi pacientam aizsūtīt plānu, lai viņš redz, ka zobi kustās, cik kapju skaits, kāpēc tas ir svarīgi? Jo mēs iesaistam pacientu mūsu laulībā. Viņam arī ir jādod paraksts par to, ka viņš saprot, kas viņu sagaida. Lai nav tā situācija, kad pacients atnāk, mēs atdodam kapes, un tad ir jautājums, kāpēc uz šī zoba ir plombe? Mēs jums visu nosūtījām, jūs visu akceptējāt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pirms vispār mēs kaut ko daram mutē, pacients apzinās, kas tiešām viņu sagaida, un lai pēc tam nav ļoti daudz nepatīkamu situāciju. Vai ir tā, ka arī pacientam pirms ārstēšanas uzsākšanas labāk izstāstīt visu iespējamo, kas viņam varētu būt, sākot no gumijām, no kaut kādam podziņam un arī beidzot tur ar skrūvēm, pat ja mēs viņus tā kā neizmantosim ārstēšanas laikā? Es teiktu, ka tas nav iespējams paredzēt visu 100%. Tas viss nāk ar pieredzi. Apmēram atnāk pacients, to apmēram saproti, kas varētu sagaidīt, vai tur tiešām būs gumijas vai kaut kas. Protams, ir gadījumi, kad plānojot, mēs saprotam, ka vajag to pašu skrūvi. Tāpēc arī ir šis nosūtītais plāns, kurā mēs aprakstam tieši viņa situāciju, nevis vispārīgi, ka jums tur vajadzēs operāciju, vēl kaut ko. Mēs nosūtam, un tad viņš uzdod jautājumus, vai arī atceļ šo ārstēšanas plānu. Viņš saka, nē, šo es nevēlos, un mēs arī beidzam. Arī biežākais pacientu jautājums, vai kapēm un breketēm atšķirās ārstēšanas laiks? Jā, es teiktu, ka principā neatšķirās. Tas ir tāpat apmēram tas 1,5–2 gadi. Kādam tās pašas kapes nostrādās ātrāk, kādam breketes ātrāk, bet vidēji kopsumā laiks tīži neatšķirās. Jo tāpat visas pasūtīšanas, nodošanas, tas viss arī aizņem laiku. Vai arī tā kā kāpēm tur notiek tā kā ilga diezgan plānošana, kā tas ir ar breketām? Vai tas sanāk, ka breketam nenotiek tā visa plānošana, jo, piemēram, pacients līdz tam brīdim, kad viņš tiek līdz breketam, tas varētu būt ātrāk nekā līdz kāpēm? Tā plānošana parasti notiek aizkadrā pirms pacients atnāk uz vizīti. Piemēram, pirmā vizīte, un nākamajā pacientam ir jāliek breketes, kas, piemēram, tur ir pēc nedēļas. Un līdz tam ārsts izplāno aptuveno ārstēšanas plānu, kurā vietā viņš liks breketes, kādi būs loki, kādi būs spēki, bet tas vairāk viss notiek uz fotografijām un veiduļiem, nevis datorā elektroniski. Vēl runājot par breketēm un kapēm, kad pacients tā kā prasa, ko es daru manā tā kā gadījumā labāk izvēlētos. Vai mums tiešām tā kā jāiesaka kaut kāds ārstēšanas tā kā variants, vai tomēr, lai dot pacientam pilnīgi izvēlēties pašam? Es dodu pilnībā izvēlēties. Es saku, man bija gan breketes, gan kapes. Abiem variantiem ir plusi un mīnusi, bet jūs to nesāsiet, un jums ir jāizvēlās, ko tieši jūs vēlaties. Bet tagad ir tā kā breketes tomēr tā kā arī ir kļuvušas tā kā populāras. Es pat nezinu teikt, vai var teikt kā populāras.
Jo bieži vien tagad pusauģi atnāk pēc brekta, viņi saka, ka viņi ļoti grib brektis, un tagad tas ir stilīgi un tā, bet kādreiz tas bija savādāk. Kādreiz jā, jo mūsdienās viens tas ir kā aksesuārs, breketes, pusauģu tā uzskata. Un otrs tas ir statusa izrādīšana. Es varu uzlikt breketes, manai ģimenei ir naudas. Tas ir kaut kāds bums tagad, jo, kad es liku breketes, tas bija zemāk par zemi, tevi apsmēja, ka tev ir kaut kāds metāls tur mutē, bet tagad tiešām laiki mainās. Bet man arī viena pacienta teica, ka viņa ļoti jau pieredzēja breketam, ka viņa arī negrib noņemt, un viņa arī nezina, ka viņa tagad izskatīsies bez breketām. Arī, kas bieži vien, man liekas, pacientam, ka pirmā vizīte ir diezgan svarīgi jāpasaka par tiešām noturošo fāzi, par to visu retenciju, jūs varat par šito kaut pakomentēt. Jā, jo pacientiem liekas, ka zobi iztaisnojās un mēs varam aizmirst par ortodontiju un vispār par vispārējo, bet diemžēl ir aktīvā fāze, kad mēs to zobus iztaisnojam, un tad viņi ir jānotur jaunā pozīcijā, jo viņi parasti gribēs iet atpakaļ savā vecajā vietā. Tāpēc šis retencijas periods, kas ir minimālais gads, ir ļoti svarīgs. Jo to pašu kapi vai retēneri nevelkot, pāris mēnešus tie zobi atkal sašķiepsies, un atkal būs jāuzsāk ortodontiskā ārstēšana no jauna. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Viens ir iztaisnot, un otrs pēc iespējas ilgāk noturēt zobus. Tā arī runājot par pacientu izvēli par noturošas fāzes veida fiksētais vai arī kapes, nakts kapes. Iedot pacientam izvēlēties vai tomēr ārstam? Es jau lieku tagad tikai noturošās kapes, kas ir izņemamas uz nakti, jo no viņām ir mazāk komplikāciju. Jo arī, kad mēs runājam ar mūsu periodontologu, no reteineriem, kas ir fiksēti uz vairākiem gadiem, tur krājās zobakmenis, tur nevar iztīrīt, un bieži vien notiek nevēlamas zobu kustības, ir īpaši zobu saknēm, kad viņas vienkārši iziet ārā no kaula reteineru dēļ. Vienīgais, kas notiks, ja kapi neuzvilks, zobi sašķiepsies. Mēs varam iztaisnot atkal zobus, bet ja zobs iziet ārā no kaula, tad tā ir daudz lielāka problēma. Kad ir visbiežāk sastopamie izaicinājumi ārstēšanas laikā? Kas ir pacientiem, kas ir doktoriem? No savas puses laikam teiktu, palīdzēt ikvienam tā, kā viņš to sagaida. Šis te emocionālais viss pacientam, jo dažreiz viņš atnāk tiešām, viņam ir slikts garstāvoklis, es gribu viņam palīdzēt, bet viņam vajag vienkārši pasēdēt, parunāt. Un tad šis te pateikt pacientam, ka varbūt tev vajag citu ārstu, nevis mani šajā brīdī, ir ļoti grūti. Tāpēc, izaicinājums ir palīdzēt pacientam pilnīgi visu, nevis tikai ar zobiem. Bet pacientam izaicinājums, es jau laikam teiktu, nākt uz regulārām vizītēm. Jo pusauģiem ir 32 pulciņi, viss kaut kas cits, un bieži vien šī te ortodontija ir kā sekundāra. Kaut gan jau pašā sākumā tiek teiks, ka ir jānāk uz šīm te vizītēm, lai nekas nenolūst, jo breketes vai kapes nav aksesuārs, tas var sabojāt jūsu zobus. Tāpēc, ir jābūt tiešām disciplīnai. Man vienreiz arī pacienti mēģināja iesaistīt par to, ka breketes tas ir viņa aksesuārs nevis ārstēšana, un viņa man kā piemēru pateica par brillēm. Brilles taču arī ir gan aksesuārs, gan arī dažas viņas izmanto kā medicīnisko ierici un tā. Bet par šī es nezināju, ko viņa pretī par komentēt. Jā, bet mēs kustinam 28 zobus, un arī, ja breketes stāv mutē, viņas tāpat šo zobus kustina. Un vienā brīdī mēs varam, ņemot breketes nost, noņemt ar visiem zobiem. Brilles noņem un acis paliek. Tā ir ļoti triki. Ar ko vieglāk sadarboties, ar pusauģiem vai pieaugušiem? Es laikam teiktu ar pusauģiem. Man vairāk patīk strādāt ar bērniem, jo viņi ir tik ļoti dažādi, un tas ir tik ļoti interesanti. Sākumā viņi atnāk, viņiem ir bail, pēc tam ārstēšanas vidū viņiem apnīk, un tās emocijas ir par visam savādākas. Tu vari ar to cilvēku parasti tā sadarboties. Viņš ir uz kontaktu ejošs, un tad, kad tu beidz ārstēšanu, viņš jau bez maz vai ir 2 metri, pavisam cits cilvēks, un kad tu skaties tajās bildēs, tur bija bērns, un tagad ir pieaudzis cilvēks. Tas ir tik interesanti, kā tie bērni mainās. Ar pieaugušiem ir savas nianses. Kur ir vairāk disciplinētāki, pieauguši vai bērni? Man bērni. Ar pieaugušiem ir problēmas, jo viņiem liekas varbūt, ka viņi samaksā, kapes atradīsies somā, bet man zobi tā pēkšņi kustēsies. Pusauģiem parasti pasaki, un tad viņi arī to dara.
Cik daudz jums tagad bija varbūt noņemt tas brekets, jo dažreiz tā kā, ja pacientam slikta higiēna, var aizrādīt pāris reizes, un ja viņš tagad nesaprot, turpina netīrīt zobus, tad viņam tas brekets var noņemt, vai ne? Kā ir ar kāpēm arī ir kaut tāds līdzīgi gadījumi, ka var tā kā pabeigt to ārstēšanu, nepabeidzot līdz galam? Jā, man ir bijuši gan pieaugušie, gan bērni, kad mēs pārtraucam ārstēšanu, jo parasti mēs neatdodam pilnībā visas kāpes pacientam, pāris kāpes paliek pie mums. Un, ja pacients nenēsā kāpes, zobi nekustās, viņas ir kaut kur somā, nekas slikts nenotiek. Bet ja breketes ir visu laiku mutē, tas tiešām pasliktina higiēnu. Ar kāpēm varbūt tas nav tik traki, bet jā, mēs noņemam visas breketes, attachmentus, pacients parakstās, ka ārstēšana ir beigusies, un ja viņš vēlās atsākt, tad principā tā ir atkal papildus samaksa. Vai arī bieži bija tā, ka pacienti teica, ka viņam breketes sabojāja zobus? O jā, saka, jūsu breketes man sataisīja zobās caurumus. Kaut gan, vienmēr bildēs var redzēt, ka ir šis 4 stūris apkārt breketēm, kur ir bijusi slikta higiēna. Tāpēc ieraksti kartiņā un fotogrāfijas starp vizītēs ir ļoti svarīgas. Un, principā, ja mēs redzam, ka ir slikta higiēna, uz to uzreiz norādīt. Nevis, gan jau nākamreiz viņš patīrīs labāk. Nē, tas viss ir jādokumentē, jo pēc tam, kā tu vari pierādīt, ka tiešām tavs brekets nesabojāja zobus. Tam visam ir jābūt protokolētam. Tiešām svarīgs taisīt bildes, un man liekas, dažreiz arī pacients uztraucas par tām bildēm, kad mēs viņus fočam, viņi domā, ka kaut kur līks un tā, bet tas ir vairāk arī priekš doktoriem, un arī pacientiem bieži vien arī patīk skatīties progresu. Kad pacienti redz progresu, man liekas, tad viņi arī vairāk motivēti. Jā. Bet tā ir. Jo viņiem liekas katru reizi, kad viņi atnāk, man jau nekas nemainās. Tur 2 gadi ir pagājuši, bet nekāda rezultāta. Un tad tu parādi bildi, kāda bija pašā sākuma, tad, kaut kas ir iztaisnojies. Tad arī bieži vien ir tā, ka sākumā pacientam varbūt nekas tam netraucēja, un ārstēšanas beigas ir tāpat doktori, lūdzu šitos, vēl šito. Jā, jo viņi katru reizi tik ļoti ņemoties ar tiem zobiem, ar to tīrīšanu, viņi ievēro pēc tam tādas nianses, ko viņi nekad dzīvē nebūtu pēc tam redzējuši. Viņi ievēro saviem draugiem, saviem vecākiem zobus, un tad parasti tas viss tā arī aiziet. Bet runāt vēl par pieaugušu ortodontiem, man liekas, ka tur ir vairāk tā kā izaicinājumu arī salīdzinot ar bērnu, jo tur arī tā kā nāk kopā kā multidisciplināra pieeja, jo protezisti, periodontologi, implantologi, tas viss tā kā viss, man liekas, ļoti vairāk sarežģīto visu procesu taisnošanas. Jā, jo pieaugušiem tie zobi ir padzīvojuši kādu brīdi. Ir plombes, ir izrauti zobi. Un bieži vien pieaugušie domā, ka ar ortodontiju tiks atrisinātas visas viņu problēmas. Kaut gan ortodontija ir parasti tikai sākums. Pēc tam ir jādodas pie implantologa, periodontologa, zobārsta, protēzista, lai visu to, kas ir noests un sabojāts to gadu laikā, to visu atjaunotu. Bet bieži vien viņi to nedara. Un tad viņi vaino ortodontu biežākais, kad man tur sakodiens nav, man tur kaut kas aizgāja. Bet tā problēma, kad ortodontija bija sākums. Visam pārējiem arī principā vajadzēja sekot līdzi. Bet bija arī tādi gadījumi, kad pacients atnāk un grib iztaisnot zobus, bet jūs redzat, ka tur var tikt arī tikai ar protezēšanu. Jā, parasti tad es nosūtu pie protēzista, viņš pasaka savu verdiktu. Ja protēzistam ir nepieciešams kaut ko pieregulēt, mēs to izdaram. Ja nē, tad viņš turpina protezēties. Ir tādi gadījumi, kad protezis prasa, varētu tur 0,5 mm vēl dzīvēt, vēl tur 0,2. Jā, bet ortodontijā bieži vien tas 0,2 ir ļoti grūti sasniegt, jo tie spēki nevienmēr ir izmērāmi. Mēs dažreiz pieliekam kaut kādu ķēdi, zobs aizgriežas pavisam uz citu pusi, vai mēs pieliekam par maz, zobs negriežās. Tāpēc mēs izdaram maksimāli, cik mēs varam, un tad to 0,1 mm varbūt protēzists pats var izdarīt. Bet, piemēram, ja pacientam tā kā plānojas implantoloģija, implantu skrūvēšana, pēc tam viņam arī plānojas kaut kāds restaurācijas darbi, un pēc ortodonts viņš saprot, ka viņš negrib to darīt, tad jūs iesakat tomēr vērsties pēc speciālista vai tomēr to atstāt tikai pacientu pašplūsmu? Es varu tikai ieteikt un informēt par sekām. Ko pacients tālāk dara, tas ir viņa ziņā, bet mēs kā speciālisti varam tikai ieteikt. Tas arī ir diezgan tāds varbūt arī strīdīgs jautājums, bet par to vietu, kā implantu vietu atvēršana vai tomēr slēgt vietu, jo bieži vien arī pacients aiziet pie ķirurga
viņš saka, ka viņš tad grib skrūvēt implantu, un ķirurgs saka, nu aiziet pie ortodonta, bet viņš to zobu vienkārši pieliks klāt citam zobam. Tas bieži vien notiek ar pašu pēdējo dzērokli vai gudrības zobu, tur pievilk kilometrus uz priekšu. Bet jāsaprot, viss, kur mēs velkam ciet, jebkuram spēkam ir pretspēks. Kaut ko mēs vilksim uz priekšu, bet kaut kas mums nāks arī uz aizmuguri. Un šī vietas aizvēršana un žokļa samazināšana parasti nav labākais ārstēšanas veids. Parasti labākais ir attaisīt vietu trūkstošo zobu vietā un tur ielikt implantu. Tad tomēr ortodontiem arī jāstrādā tā kā disciplina, tā kā komandā ar citiem speciālistiem. Un kurš tad būtu pirmais? Tomēr ortodonts vai kaut kāds cits speciālists, kurš sastāda plānu un tad ortodonts viņam pielāgojas? Ja pacientam tālāk ir jāprotezē tur ļoti daudz lietas, tad es teiktu, ka tas sākumā būtu protēzists. Viņš pasaka, kuru zobu tur būs jārauj vai ko viņš grib atjaunot. Viņš to nodod ortodontam. Un tālāk jau ortodonts pielāgo protēzista ārstēšanas plānam, jo tomēr ortodontija būs kaut kas, ko mēs izdarām sākumā, bet protēzistam kaut kas ir jāuzliek pa virsu. Nav jēga, ka mēs iztaisnojam, ka tālākās darbības neseko. Ja mēs runājam par implantiem, tad sākumā tas ir ortodonts, lai attaisītu vietu implantam. Ja jūs atnāksiet pie ortodonta sākumā, nekas slikts nenotiks. Varbūt būs jāaiziet vēl pie kāda speciālista, bet galvenais atnākt un risināt kaut ko. Vēl bieži pacienti jautā, kad regulē zobus taisa vietu implantiem, tad prasa, kad daktari mēs varam skrūvēt implantus. Un kad būs tāds brīdis, kad mēs varam skrūvēt tiešām implantus, sūtīt pie implantologa? Tad, kad mēs beidzam zobu kustības. Jo, ja mēs ieskrūvējam implantu tad, kad vēl zobi ir aktīvā kustībā, tad implants neiejauks varbūt tik labi, un mēs vienkārši bojāsim to visu tālāko pasākumu. Tā kā labāk ir to izdarīt pēc ortodontijas. Runājot arī par varbūt tādām drusku komplikācijām, kaut kādām neveiksmēm, kas varētu būt tās komplikācijas vai tās negatīvas blaknes, ko varētu pacients sastāpties ārstēšanas laikā? Pirmais tāds primitīvākais ir sāpes un diskomforts, kad mēs kustinam zobus, kas ir pilnīgi norma. Nākamā biežākā var būt smaganu atkāpšanās, jo parasti cilvēkam tas kauls ir kāds viņš ir, un viņš nepalielinās apjomā. Bet tad, kad mēs izbīdam zobus un gribam viņiem dabūt vietu, parasti mēs tos zobus nedaudz gāžam uz āru. Un tas var rezultēties ar smaganas atkāpšanos, bet parasti tie ir kaut kādi riskanti zobi, par ko vajadzētu jau informēt pašā sākumā. Jā, ir gadījumi, kad kāds zobs nekustās, kad viņš, piemēram, ankilozēts, viņš ir saudzis ar kaulu, ir bijusi kaut kāda trauma. Komplikāciju var būt ļoti daudz, bet, kā es saku, kas neriskē, tas nevinnē. Bet jebkura iejaukšanās ir risks, vai tas ir zobārsts, vai tas ir analīžu ņemšana, ortodonts, jebkas ir risks mūsdienās. Ja pacients var kaut ko darīt, lai mazinātu tos riskus? Tīrīt labi zobus. Zobus. Pirmais nosacījums. Un regulāra vizīte nākšana? Jā. Jo, kad pacients pazūd uz kaut kādiem 2-3 mēnešiem, tad atnāk un tas drusku apgrūtina, jo jau drusku tagad piemirst tas viss, kas tur bija. Vai ir tā, ka jums pacienti arī teica, ka ārstēšanas vidi, ka viņi jau nogura, ka viņi tur grib pārtraukt ārstēšanu? Vai jūs cenšaties motivēt pacientu, vai tomēr piekritat viņam un tagad nepabeidzot ārstēšanu noņemat visu? Es arī nogurstu. Ko es varu teikt? Redzēt, principā, jūs katru mēnesi, tad nav forši. Bet ir jāsaprot, uz ko mēs ejam, kas ir tas mūsu mērķis. Ja pacients jau ir no paša sākuma motivēts, ir lielāka iespēja, ka mēs pabeigsim. Bet jebkurš cilvēks nogurst no tās ārstēšanas. Tas ir līdzīgi kā fizioterapija. Katru reizi iet, kaut ko darīt, apgrūtinājums. Bet ja cilvēks redz šīs bildes, viņš redz rezultātu, katru reizi ir pozitīva noskaņa pie ortodonta, kaut kāda joka, kaut kas tāds, tad pašam pacientam arī gribās atnākt uz šejieni, ieraudzīt to ārstu, aprunāties, kur atvaļinājumā bijis, kur tur kaut ko ir darījis. Šī emocionālā saikne ir tas, kas varbūt notur to pacientu tādā ierindā. Bet nav problēmas drusku aprunāties ar pacientiem, kad viņam ir tā kā mutu vaļā un tas drusku trauc? Nē, es ar tādiem nerunāju. Parasti viņi aiztaismots un tad mēs runājam. Bet man ir ļoti slikts ierados, man patīk runāt ar pacientiem, kad es darbos mainu loks vai vēl kaut ko daru. Bet tāpēc vienmēr jāatcerās, kā tu gribētu justies, ka tu esi tur krēslā. Tu gribētu, ka tev uzdod jautājumu, ka tev tur atsulcēs, vēl viss kaut kas ir mutē. Nē, pēc tā darīt nevajag. Ja tagad arī drusku arī par personīgu pieredzi bieži vien, bet
parasti, kad iestājies tā kā rezidentūra ortodontija, man liekas, pirmais jautājums, ko prasa, vai tev bijušas brektes vai tā kā bijuša ārstēšana, jo man liekas ļoti daudz arī iestājas ortodontija tieši tie, kam arī bija brektes vai kāda regulācija, kā jums. Man bija breketes pusaudžu laikā, tad es uzliku kapes 1, 2 un 3. Jo, kāpēc uzliku kapes? Jo es gribēju saprast, kā tas ir pacientam, kā viņš jūtās ikdienā ar noteiktu ražotāju. Tas bija tīri tāds eksperimentāla variants. Vai šie pieredze kaut kā ietekmē kaut kā ārstēšanu pret pacientiem? Jā. Es varbūt nevelkos uz viņa kaut kādiem komentāriem, kad es tur nevaru iztīrīt kāpes vai es nevaru iznēsāt, jo es zinu, kā tas ir, un īsti vairs nav ko viņiem man tā teikt. Bet man nav bijušas breketes, bet jā, dažreiz tā kā es pacientiem mainu lūks, viņi saka, ka viņam ļoti jūtīgi zobi, bet man tas arī traucē, ka es nevaru saprast, ka viņi jūtas, un tad, dažreiz arī asistentiem, piemēram, vai citiem pārējiem kolēģiem bija brektes, viņas tur saka, jā, ka bija jūtīgi un tāpēc viņam var būt vieglāk arī saprast pacients, bet, jā. Tas ir iemesls uzlikt breketes. Bet arī man interesanti par tām aparatūram, ko liek bērniem, dažs, kas paplašina žokļus, tas tauta saucamos taurentiņus, arī diezgan interesanti, ka arī pacienti ar to jūtās. Redz, tas viss ir jāizmēģina, mēs varam ieskrūvēt skrūves, ielikt žokļu paplašinātāju, viss var izdarīt. Beigās apzinātiem visam aparatūram montēt. Bet tad pacients nevar teikt, ka viņš kaut ko nevar, vai viņam grūtāk izdarīt vai kaut ko izdarīt. Tas viss ir saprotams, ka tas ir nepierasts, ka tas ir kaut kas jauns. Bet ir iemesls, kāpēc mēs to darām. Nevis vienkārši tur jautrības pēc mēs jūs gribam pamocīt. Nē. Un tās aparatūras vienmēr ir pielāgotas, viņas ir 3D printētas, ka tur nav nekādu asumu. Tas ir minimāli invazīvs, cik vien iespējams. Tāpēc ir vienkārši jāpielāgojas varbūt ar kaut kādām tur tīrīšanas birstītēm, irigatoriem, biežāku higiēnu, bet principā parasti 2 nedēļu laikā visi cilvēki pierod pie tā. Ir kaut kāds tāds neaizmirstams pacients vai stāsts, kas tā kā īpaši palika atmiņā? Es ceru, ka nedusmosies tas pacients, ja es to pateikšu, bet man bija pusaudzis, kad mēs uzlikām kapes. Manuprāt, ārstēšana jau bija apmēram vidū, un atnāk pacients, un es saku, kur ir kapes? Jo kapes nebija mutē. Viņš saka, ka viņš man neteiks. Es domāju, ko tas nozīmē, tu man neteiksi? Viņš saka, es neteikšu. Un tad tētis aizmugurē saka, stāsti. Es saprotu, ka stāsts būs labs. Viņš izvāk kapi no kabatas, un viņš rāda, un es nesaprotu, no kura gala skatīties, jo es nesaprotu, ka tāpat ir kape. Tā kape, viņa it kā ir tādā pakava formā, bet viņa ir pilnīgi izkususi. Es jautāju, kas notika? Viņš joprojām saka, ka nestāstīs. Un tad beigās es viņam vairākas reizes jautāju, viņš saka, mums bija mājturības stunda. Es saku, ok. Viņš saka, mēs pārbaudījām, vai viņas deg. Un tad, bija skaidrs, ka kapes deg un viņas šķīst tajā karstumā. Un tad mums nācās visu to komplektu pārtaisīt, bet pēc tam jau pacients bija kārtīgs. Es noteikti, izmēģināt tagad zinu, ka plasmas kūst vēl. Bet interesanti stāstu man vēl tā nebija gadījies. Maksimums tikai suns varēja apēst pacientu, ko stāstīt. Es domāju, nodedzināt 4000. Iespējīgi. Bet kā jūsu suņām arī patīk kapes? Kāpēc visiem aizdziniekiem patīk kapes, un tas ir tas, ko viņi tur grauž, un kā viņus? Suņiem vispār patīk viss, kas dīvaini smaržo, es teiktu. Viņam patīk arī zeķes, viss, kas ir varbūt tāds cilvēcisks, kur ir kaut kādas siekalas vai sviedri vai kaut kas tāds, suņiem patīk. Neesmu veterinārs, jāpajautā. Kas ir tāds emocionāli grūtākais ortodontijas darbā? Pieņemt, ka mēs neesam dievi un mēs nevaram visu atrisināt, vai mēs nevaram izdarīt visu perfekti, varbūt kā gribētos, tas laikam ir viss grūtākais. Bet es teiktu, tas laikam ir visiem ārstiem, jo ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, ir bioloģija, fizioloģija, pacients, jo mēs viņu redzam 20% no ārstēšana, vispārējo laiku viņi lido, braukā, lauž, ēd, un vienmēr gribēs domāt, ka es esmu vainīgs, ko es ne tā izdarīju. Un ar šo reāli ir jācīnās un jāiemācās kaut kā. Man liekas, ļoti smieklīgi viena doktora komentārs, ko viņš man pateica, un viņš teica, bet jums visiem ortodontiem laikam ir obsesīvi kompulsīvi traucējumi. Jūs gribat cilvēkus padarīt simetriskas. Jā. Un es par to aizdevumu, es domāju, vēl vārds, tagad tiešām. Bet tāpēc, ka ir sociālai tīkli.
tur viss tiek uztaisīts tik maksimāli perfekts, smaids maksimāli perfekts. Un tie cilvēki to saskatoties, bija kolēģis, pie kura atnāca un teica, es gribu šādus zobus. Un tur bija Obamas zobi. Nu, tas ir neiespējami, bet cilvēkiem uzreiz, principā, sākumā arī apskaidro, ka mēs nevaram visu atrisināt. Tas nav iespējams. Jā, man bieži vien arī pacienti prasa, ka pēc tam izskatīsies viņu zobi, un tas, par ko varbūt arī, kas ir tā kā grūti, lai tas ekspektācijas nebūtu pacienti pārāk liels, jo tomēr jārēķinās, ka viņam savu zobu formu un tā, un vienkārši saliekot tev zobas smaids pamainās, bet, krāsa, forma, tas jau ir cits jautājums. Kas ir kaut kāds biežākais mīts, ko pacienti domā par ortodontiju, vai kaut kāds tāds mīts? Mīts, ka viņa ir dārga, tas laikam nav mīts, ka viņa ir sāpīga. Jo es neteiktu, ka ortodontija ir sāpīga. Es domāju, izraut zobu vai sinuslifts ir daudz sāpīgāk. Bet tādu šausmīgu mītu, laikam, es nezinu. Varbūt tu zini? Nē, nekā tādu mītu par ortodontiju izņemot tikai sāpīgums, jo pacienti bieži vien prasa, cik tas sāpīgi būs. Bet es vienmēr saku, ka visam tas ir individuāli. Jau tiešām daži saka, ka ļoti sāpīgi, tad 2 nedēļas nevajag plājas, daži saka, ka vispār neko nejūt. Un te man patīk tas joks par to, ka pacienti pēc tam paliek par mazohistiem, ja viņi nejūt sāpes, tad viņiem liekas, ka nekas nenobluj. Jā, doktor, pievilciet stiprāk. Es neko nejūtu, tur izbrēlos, tur pakustējies. Kā jūs jūtaties tajā brīdī, kad pacientam noņemas brektes vai kapes, un kad pacients pirmo reizi tā kā ierauga savu smaidu? Tas ir vairāk emocionāls arī jums vai arī pacientam? Es teiktu gan. Bet man tas vairāk ir tāds atvieglojums, kad mēs šo kvestu esam izrisinājuši. Zobi ir taisni, viss ir skaisti. Jo man vairāk tas emocionālais, man patīk tas viss vidusposms, kad pacients nāk, viņš nav apmierināts, viņam nepatīk, viņam sāp. Un redzēt to gala variantu ir tāds vienkārši gandarījums. Bieži vien es doktoriem arī prasu, cik daudz viņam sanāk darbu ņemt uz mājām, vai sanāk neņemt, bet man liekas, ortodontija tas praktiski nav iespējams. Cik jums daudz laika plānošana notiek mājās vai darbā tomēr cenšaties? Šī gada apņemšanās ir strādāt mazāk, bet tā realitāte darbs aizņem apmēram 80-90% dzīves, jo es pabeidzu darbu ar pacientiem, es tur aizbraucu uz treniņu, padaru savas lietas un tad, piemēram, vīrs skatās filmu, es sēžu pie datora, plānoju zobus visu vakaru un tā, principā, katru dienu. Kad jums ir tie hobiji, ka jums palīdz varbūt atbrīvoties no medicīnas, jo tā kā sanāk, ka jums tā laika, jo, ja mājas arī jāplāno, tad attiecīgi tam jābūt tādam kaut kādam ļoti īsam, intensīvam, lai paspētu atslēgties. Jā, es šauju, ne pacientus. Pagaidi. Es šauju un es braucu ar motociklu, laikam tie tādi foršākie mani hobiji, jo tas ir tā, ka tu uzvelc austiņas, ja mēs runājam par šaušanu, uzvelc austiņas, tev ir ierocis un viss un mērķis un gala rezultāts. Un nekā cita. Un tas ir ļoti forši. Un ar motociklu tas pats tu uzvelc ķiveri un visapkārt ir tāds klusums. Nevienam nav problēma, telefons nezvana, nekas nav. Un vienkārši ceļš un brauc. Un tad ir jautājums, nokritīs, nenokritīs. Tas ir tā interesanti. Vai jums ir savs personīgs ierocis, jūs ejat uz šautuvi vai kā tas notiek, vai meža pa būņģam tur? Man vēl nav savs ierocis, bet drīz būs, tā kā visi var baidīties. Bet tas sākumā būs sporta vajadzībām, un pēc tam tas būs pašaizsardzībai, jo tur viss dalās. Sporta, tā kā jūs plānojat piedalīties sacensībās? Jā. Un viņi atšķirās tā kā sportam un pašaizsardzībai pēc kāda modeļa, kaut kas tāds? Nē, pēc modeļa nē, tas atšķirās, kā tu viņu drīkst turēt mājās, kur tu viņu drīkst izmantot, jo to, kas ir paredzēts sportam, viņam ir jābūt pilnībā izjauktam, seifā. Tu nedrīkst ar viņu staigāt tur uz lido, uz rimī, tu nedrīkst, bet to, kas ir vajadzīgs pašaizsardzībai, tu viņu drīkst ņemt visur līdzi. Vai mēs drīz redzēsim darbā arī seifu ieroci? Es ceru, ka nē, ka mani nedavedīs. Kādu ierocies vēl mums nopirkt? Šautavē šauju ar gloku. Tur ir vairāki ieroču varianti, bet ar pistoli, jo garstobra īsti laikam staigāt apkārt tādu garu nevajadzētu. Uz darba plec jūtmēt.
Tikai tā ir pistole, Glocks. Es pašlaik šauju ar 5. paudzes, bet jau iznāca 6. paudzes, tā kā es ceru dabūt 6. paudzes no Amerikas, bet tas ir pusautomātiskais, automātisko īsti nedrīkst. Tas gandrīz kā iPhones 5, 6. Jā, tieši tā, tieši. Licenci ir viegli dabūt? Pats interesantākais, ka, lai dabūtu licenci, nav jāmāk šaut, ir vienkārši jānokārto eksāmens policijā. Tas ir, man liekas, pilnīgi absurdi, jo tiešām ir cilvēki, kas saspaida tos jautājumus, līdzīgi kā CSDD eksāmenā saspaida, dabū to licenci un tad staigā ar pistoli pat nesaprotot, kā šaut un apdraudot cilvēkus. Bet, protams, man sākumā bija doma, ka es gribu iemācīties šaut un vispār apieties ar ieroci, viņu izjaukt, salikt un pēc tam jau domāt par to licenci. Kā tas tests izpaužās? Tā kā vienkārši kāds CSDD tests jautājums par pistolām? Jā, principā tu nosūti iesniegumu policijai, kāpēc tu vēlies kārtot. Un tad tur, man liekas, reizes 3 mēnešos notiek šis eksāmens, kurš tāpat ir, man liekas, iekšlietu ministrijā mājaslapā pieejams, tu viņu var aizpildīt, bet tur ir ļoti dažādi jautājumi. Tur ir par uzglabāšanu, par nēsāšanu, arī par medību ieročiem, ļoti daudz dažādu jautājumu. Tīri par likumiem. Ja tu to nokārto, tad es vēl neesmu nokārtojis, tāpēc es vēl visu nezinu. Bet man liekas, uz 5 gadiem dod. Plus ir jābūt psihologa vai psihoterapeita atzinumam, ka tu vispār esi normāls cilvēks, tu drīksti pirkt šo ieroci, kā arī nedrīkst būt nekādai sodāmībai, nekur, ne kriminālu atbildībai nekam. Tad sportam būtu jāpaliek mājās, bet pašaizsardzībai var nesāt līdzi? Nē, sportam tu drīksti viņu izjauktā veidā vest līdz šautuvei, tu drīksti līdz sacensībām vest, bet viņš nedrīkst būt salikts kopā. Sakot, patronām nedrīkst būt iekšā stobrā, tāpēc pašaizsardzībai tieši otrādi viņš jau praktiski ir pielādēts. Tev tikai palika uzlādēt un izšaut, lai norēģētu ātri. Cik ilgu laiku jūs varētu salikt un izjaukt to pistoli? Ja pieņemsim ir 12 patrons, kas man ir jāieliek, tad tās varētu būt minūte, bet tur ir tīrā ātrā mazā motorika, kas ortodontiem ir ļoti laba, tā kā var ļoti ātri salikt. Tas ir diezgan ātri, es tagad domāju par minūti. Ja? Jo labi filmas rāda ātrāk, kad filmas ir filmā. Bet pašaizsardzības, tad būtu pašaizsardzības jums mašīnā, darbā. Suņus aizsargāt, lai lielie suņi nelic virsū. Bet viņš jau principā var stāvēt, viņam visu laiku ir jābūt pie manis. Ja tas ir bardačoks, tad mašīnai ir jābūt slēgtai. Īsāk sakot, ja kāds to ieroci dabū savās rokās, man ir krimināla atbildība. Jo neviens nezin, kas ar viņu tālāk notiks, vai tiks traumēts cilvēks, vai trešā persona. Tāpēc, principā viņam visu laiku ir jābūt man līdzi. Es iedomājos tikai darba vienkārši formu ar papildus jostu, tagad tur ir ierocis, satnāk pacients, viss kārtībā. Nē, tā, protams, ka nē. Tā nē. Vai tomēr? Bet ir bijuši gadījumi, kad ja šī pistole būtu līdzi, varbūt viņa nebūtu tieši jāizšauj, bet viņa varbūt kādam cilvēkam kaut ko izglābt. Šausmas. Šeit sāku nedaudz piedara. Tagad ir jausmīgi jāsēj ar klīniku, tagad jānomāja po kleru. Ja es nebūtu ortodonta, tad ir kaut kas cits, kas jūs varētu būt? Es būtu policists. Tagad skārīt visu, ka es izsāju. Gribēju palīdzēt cilvēkiem, bet, diemžēl, Latvijā būt par policistu ir grūti, it īpaši sievietei, jo it īpaši tagad, kad pašvaldības policija un ceļu policija viss ir kopā, tad, ja mēs redzam, ko policisti lielākoties dara, ir grāb kaut kādus bezpajumtniekus un dara tādas lietas, kuras varbūt nevajadzētu vispār Latvijā darīt. Nav tur, kā mēs skatījāmies filmu K9, kur tur skrien, glābi un šauj. Tas ir tikai filmās. Un tā varbūt bija mana iztēle, bet, var šautuvē. Tā kā tas ir interesanti. Bet, žēl, tas paralēls policijas, tā kā arī jūsu intereses mašīnas, tā kā šaušanā. Yes. Tā kā varbūt nebūtu tās, ko iedomājas, kad varētu būt klasiski, tā kā hobijas sievietēm. Uz jogu es nestaigāju, tā man nepatīk. Bet, protams, tā nekā jūs plānojat skriet? Es plānoju, vēl joprojām.
plānojam, bet tuvāk mājiem mēs redzēsim. Jo tomēr 30 plus, ja tu vēl, kad tu ieliec, kad tu noskrēji 10 km, es domāju, ok, es varētu noiet 10 km, vēl es nevaru noskrēt. Cik bieži jums gadās, tā kā pacients atnāk, un jūs domājat, kāpēc viņš kaut ko tur grauzē ar tam breketām? Es drīzāk pajautāju, vai tas bija kaut kas garšīgs, ko viņš apēda, ka viņš nolauza. Jo, viņš nolauza. Un kas par to? Viņš jau jūtās slikti parasti par to. Kāpēc, lai es viņam vēlreiz pateiktu, ko tu tur dari, mums ārstēšana tūlītās beigsies? Es vienkārši pasaku, vai bija garšīgi, bija tā vērts, ok, uzlīmējam tālāk. Tas ir. Es mācīju, lai būtu tā vērts. Jā. Bet vai bieži ir pacients, ka viņš saka, ka viņš to nesalauza, un tā kā, tiešām viņš neko negrauza, bet, tā kā mēģina to vainu uz doktori, kas slikti pielīmēts? Jā, bet, ir tie gadījumi, es sēdēju, skatījos filmu, un sajūta, ka viņa nolīmējās. Es domāju tieši, kā tas notiek, ja tīpaši man bija breketes. Bet vienmēr ir bijis iemesls, vai tas ir bijis, nezinu, pusdienas ēdot, un tad vakarā vienkārši jūta, ka viņa ir nokritusi, bet nav tā, ka pēkšņi breketes izdomā pašas atlīmēties. Vienīgais, ja neuzliek saiti, tad varētu būt, ka breketes nokrīt. jā, ir zināms atskaidējums, jā. Kas ir klasiskais pacienta teikums, ko jūs varbūt dzirdat katru dienu? Kad mēs noņemsim breketes, tas ir biežākais teikums. Un, man liekas, tas ir ortodontu vislielākie mēli. Jā. Nākamreiz. Un tā jau otrs gads. Kurš vienmēr aizmirst vilkt gumijas pusauģi vai pieaugušie? Grūti teikt. Es viņus parasti kaut kā disciplinēju un tur grožos, un es saku, ka mēs nenoņemsim, kamēr es mutē neredzēšu gumijas. Viņi parasti kaut kā motivējās, bet es laikam teiktu pieaugušie. Bērni ir apzinīgāki šajā gadījumā. Runājot par pacientiem par breketām, viņi biežāk jautā par to, kad būs tas rezultāts, vai tomēr, kad beidzot mums tās varētu namilu pārēst. Parasti par ēšanu, jo ir kaut kāda konkrēta lieta, ko viņi grib apēst. Parasti tās ir kaut kāds košļenas, vai tur iegrausties steikā vai burgerā. Parasti viņi grib to sajūtu, es nedomāju, kā es ēdu, lai es nenolaustu neko. Visu ortodonts skatās slēpni uz cilvēku zobiem, vai piemēram cilvēks pasmaida, un ir tāds, te varētu kaut ko izdarīt. Man liekas, visi zobārsti, higienisti, visi, kas ir saistīti ar zobārstniecību, skatās uz zobiem. Bet man liekas, ka pacients uzsnāk, ka ir kaut kāds zobārs, vai ortodonts vai protezis mēģina censties nesmaidīt, jo viņam liekas, viņi vēro, bet tomēr viņi vēro. Viņi vēro. Tas nāk, ka zobārs nevarētu runāt ar cilvēku un neskatieties uz viņu zobiem. Var mēģināt, bet arī, piemēram, tagad runājot, es ik pa laikam tomēr paskatos uz zobiem. Vai kādreiz arī bija tā, kā jūs skaties kaut cilvēku, un mums liekas, viņam varētu izlabot sekot, negribētu viņam to teikt, vai jautāt, vai viņš to apsvēra kaut kā? Es parasti neuzbāžos, bet man vienmēr ir galvā tā, ok, šitais aizies tur, šitā mēs izlabosim šito, tas būs tik ilgi, šitā būs labāk. Vienmēr galvā jau ir tas plāns, kā iztaisnot, ja gadījumā viņš man uzjautās, es jau viņam varēšu izstāstīt visu ārstēšanas plānu. Veikot tev plāns, jā, tagad mēs varam jau parakstīt, vidēt nekā nāc. Bet jā, breketes, piemēram, mums varētu kaut ko teikt par savu pacientu. Kas būtu tāds, ko viņi varētu teikt, vai runāt, vai stāstīt? Lūdzu, iztīri mani labāk, jo savādāk būs caurumi. Lūdzu, neēd šo, jo es nolūzīšu. Tās, laikam, ir divas lietas. Ja jums būtu jāizvēlās breketes vai kāpas, vai ir kaut kāds tas, kas jums vairāk patīk, ko jūs sev likt, jums bija pieredze gan breketes, gan kāpes? Es komfortablāk jutos ar kāpēm, jo kaut kādā pasākumā, kas ir svarīgāks, kur man ir ilgāk jāēd vai jāsmaida, es viņus varu izņemt un justies pilnībā brīvi. Un viņas praktiski arī neredz, tāpēc tur no tālienes bildējot arī vispār nevar pamanīt, ka kaut kas ir mutē. Bet tikai, ka jāatrod, kur jāiztīra zobi pēc tam. Tas vienīgais, bet Un pacienti prasa, vai tiešām jātīra, tiešām jāiet plodam, jātīra zobi. Bet tagad man arī liekas, ka ir kaut tendence uz tiem arī maziem kontaktiņiem, jo tagad arī bieži pacienti, kuriem pat nav ne breketes, ne kāps, viņi arī nesalīdzinās zobiestītes un tā. Parasti viņi arī atnāk ar kaut ko pasūtīt Amazonā, ko es varbūt dzīvē neesmu redzējusi, bet viņi man izstāsta, ka tur ir tāda birste, tas. Es domāju, ok, interesanti. Tā kā, ir pacienti, kas ir iesaistīti arī tajā ārstēšanā. Bet jums patīk pacienti, kuri uzdot jautājumus un uzdot daudz jautājumus, vai tomēr tie, kuri neuzdot daudz jautājumus? Godīgi man ir bail no tiem, kas neuzdod jautājumus.
tad ir jautājums, vai viņš vispār klausījās, vai viņš vispār saprata, vai viņam tas vispār interesē. No tādiem pacientiem es nekad nesaprotu, ko sagaidīt. Vai viņš nāks, nenāks, vai viņam patika, nepatika. Tāpēc, principā, ja vairāk uzdot, tad ir apmēram skaidrs, uz kuru pusi mēs ejam. Bet, jā, par tiem pacientiem var vajag daudz uzdot jautājumus. Tas nozīmē, ka viņi ļoti daudz arī ko lasīja. Bet arī, man liekas, ko pacienti arī nesaprot, ka visa informācija tā kā jāuztver arī kritiski. Un viss, ko viņi izlasīja, arī tā kā nav priekš viņiem. Un pēc tam pacientiem liekas grūti kaut ko iestāstīt drusku savādāk. Ja dažreiz liekas, ka viņš to, kas sam nav uzticēs. Bet ne visi. Jā, bet mums kā ārstiem ir vienkārši jāpasaka, kā ir. Nevis jādod to, ko pacients vēlās, mēs izstāstam. Ja tas nav tas, ko pacients meklē, tad ok, varbūt būs kāds cits ārsts, kas jūs apmierinās, bet mums nav jāuzņemās tā atbildība par tā cilvēka informāciju, ekspektācijām, par to, ko viņš domā. Mums ir vienkārši jāsniedz pakalpojums. Vai tā ir tā problēma, ka ortodonti tomēr kādam specialistam vienam tam pašam pacientam būs cits plāns? Vai tā ir problēma, vai tas tā kā tomēr ir normāli? Kad es iestājos ortodontijas rezidentūrā, man pateica, ka ortodonti ir mākslinieki. Katrs dara pa savam. Un tā reāli arī ir. Mums ortodontijā trūkst noteiktu protokolu. Pirmkārt, kā iemācīt rezidentus vispār kaut kādām lietām, ko darīt. Un tad, kad mēs nonākam tajā ārpasaulē, kad mēs esam vienkārši ārsti un daram savu, tad jo vairāk mēs to informāciju saņemam, jo vairāk mēs pēc tam varam savu protokolu izstrādāt. Bet jā, tā ir, ka katram ārstam ir savs veids, kā viņš ārstē. Nav tā, ka tas ir sliktāk vai labāk. Galvenais ir nonākt līdz tam vajadzīgiem rezultātam. Bet vai tas būs ar kapēm, breketēm, aparatūrām, raušanām, tas jau ir katra ārsta un pacienta ziņā. Bet, jā, man liekas, vislabākā problēma ir tiem pacientiem, kuri atnāk pēc otra viedokļa, pēc treša viedokļa, un viņi jautāja, kāpēc man darbs viens saka otru, otrs saka citu. Un tā. Es nekad nenosodu tos ārstus vai nesaku, ka Dievs, cik tas ir briesmīgi. Es pasaku savu viedokli, ja tas viedoklis saskan ar pacienta, ok, ja nesaskan, jums ir vēl 30 ortodonti Latvijā, pie kā droši var doties. Kas tikai jūs vairāk varētu nokaitināt? Salstu brektu, vai tam ir pacients neuzvilka un neliek gumijas? Kad neliek gumijas? Tāpēc, ka gumijas parasti tuvojās ārstēšanas beigām, kad mēs pievienojam gumijas, un ja viņš nenēsā, tas ir vienkārši zaudēts laiks. Ja tev iedot noteikts rekomendācijas, lūdzu nesāt gumijas, tad lūdzu arī iznēsāt, lai mēs varam pabeigt, jo tas ir pacienti interesēs. Jo tad atkal ir tas, ka atnāk cilvēki, viņš saka, kad mēs noņemsim, kad jūs iznēsāsiet gumijas. Nākamajā reizē atkal viss tas pats. Un tad ortodonts slikts, viņš neņem nost breketes un tā tālāk, bet viss ir pacientu rokās. Jā, ortodonti būtu seriāls. Kāda tā varētu būt? Vai tas būtu drama, trilers, komēdija, vai kaut kāds arī nosaukums? Es teiktu, ka tas būtu detektīvs, kaut kāds Sherlocks Holmes, jo mums nepārtraukti ir jāuzmin, kā pacients kaut kur nolauzis, vai kāpēc viņš netīra, vai kurš zobs kustēsies, un tas ir tāds quests, ka tu mēģini tikt ārā no escape rooma, un tad, kad noņem breketes, tad tu esi ticis ārā no tā viss, tā kā es teiktu detektīvs. Bet vēl viens aspekts no ortodontijas, tā ir vēlreiz kā variants ārstēšana, tā ir ortopēdiska ķirurģija. Varbūt drusku nedaudz par to, kad pacientam to vajadzētu apsvērt, kad viņam būtu jāiesaka, vai tomēr dažreiz mēs cenšamies maskēt, kad būtu labākā skola. Es necenšos maskēt problēmas, ja viņas ir, tad viņas ir jārisina. Ja cilvēkam nepatīk viņa seja, tad es teiktu, ka tā ir operācija. Ja viņam traucē tur pāris zobi, mēs varam mēģināt maskēt, bet parasti tā maskēšana, mēs noteikti redzēsim, ka viņš ir 3. klase, viņš ir 2. klase. Tas pats cilvēks varbūt to nepamanīs, viņam tur tiešām varbūt traucē tas viens zobs, bet ja viņam traucē zods, seja, lūpes, tad tā ir ķirurģiska iejaukšanās. Bet pacienti bieži vien, kad dzird ķirurģiju, uzreiz baidās? Jā, tīpaši, kad es parādu bildes, kā tas notiek, viņi ļoti baidās. Bet mēs vienmēr nonākam diskusijā par to, kādi ir ieguvumi, ka viņi noteikti var par to padomāt, kad viņi var aiziet uz konsultāciju pie ķirurgiem, izrunāt to visu. Tas nav tā, ka ir jāoperējās rītdien. Tā tas nav. Bet
tas ir ārstēšanas veids, kas var jums palīdzēt. Tas nav vienkārši, mēs gribam jūs griezt. Tas ir labāk priekš jums, un mums ir uzdevums par viņiem to izstāstīt. Vai doktoriem tā kā ir jādalās ar saviem tā kā gadījumiem, kā jums tā liekas, jo bieži vien arī ir tāds viedoklis, un tagad tiešām ļoti daudz visi iet tā kā mārketingā, un arī ļoti daudz, kas tiek publicēts sociālos tīklos, un daži uzskata, ka Live un FM tā kā nav vajadzīga papildus reklāma vai kas tāds. Ko jūs par to domājat? Es to neuzskatu kā reklāmu, es nevēlos pārdot ārstēšanu vai pārdot sevi, es to daru informācijas dēļ. Es vēlos parādīt, kas ir iespējams, kādi ir sarežģījumi, ka šādu gadījumu mēs varam izregulēt šādi. Tas vairāk ir par sabiedrības informēšanu, nevis par ārstēšanas pārdošanu. Bet tagad, man liekas, diezgan tā kā sabiedrība ir diezgan informēta, un ar to arī drusku arī grūtāk strādāt, jo uzreiz tā neusticība varbūt doktoriem rodās, jo viņi redzēja, ka cits doktors strādā, cits dara savādāk, un tāpēc, laikam, katram svarīgi savu speciālistu atrast. Tieši tā. Tāpēc jūs, protams, varat, pacienti, protams, var apskatīt sociālos tīklus, visas atsauksmes, bet mūsdienās, diemžēl, sociālā vide ir ļoti negatīva un ļoti indīga. Viens komentārs var sabojāt ļoti laba ārsta reputāciju. Principā ārsts ceļ savu reputāciju 20 gadu laikā, un tad viens cilvēks, kuram bija slikts garstāvoklis, ierakstīja kaut ko Facebookā, un pēc tam visi viņu nolika. Tas arī man neliekas pilnīgi normāli. Tāpēc tiešām ir jāaiziet pie varbūt vairākiem ārstiem, jāparunājās, jāpaskatās un jāizvēlās tas savs speciālists, nevis no sociāliem tīkliem, bet klātienē. Bet arī svarīgi dalīties ar pieredzi starp kolēģiem, jo tā arī palīdz tā kā augt, attīstīties un arī varbūt turpmāk kaut kādas kļūdas. Bet, jā, man liekas, ka tieši tā negatīva vide padara to, ka doktori tā kā negrib dalīties un baidās tā kā kaut kādu publisku nosodījumu par kaut kādam savam darbībām. Jo tā sociālā vide vienā brīdī izdzēš to robežu ārsts, cilvēks, pacients, jo pacients nāk un viņš redz ārstu. Tad viņš paskatās Instagramā vai citās sociālos tīklos. Viņš tur ir atvaļinājumā, bet viņš atcēla vizīti. Bieži vien tas viss tiek pagriezts ļoti negatīvi, un tāpēc ārsti ļoti maz varbūt grib dalīties ar savu ikdienu, it īpaši tur, nezinu, ar kādu mašīnu viņš brauc vai ko viņš dara hobijos. Viņš pateiks, tā ortodontija tik dārgi maksā, tāpēc viņš to mašīnu varēja nopirkt. Visas tādi nonsensi, kas man liekas pilnīgi briesmīgi. Jā, šis man liekas smieklīgi. Tur bija internetā kāds prikols par to, ka doktor, man savs zūs, bet jūs esat 2 nedēļas atvaļinājumā. Kā jūs varat tagad atļauties? Jā. Vēl, ko es gribēju pateikt par to, cik daudz arī pacienti raksta sociālos tīklos, un vai ir daudz, vai jūs raksta par kaut kādām tā kā vizīte, vēl kaut ko, un vai jūs atbildāt sociālos tīklos? Zini, kā es teiktu, tas baigi atkarīgs no mana garstāvokļa vai no mana laika. Es cenšos neatbildēt. Es cenšos atbildēt, ka šis ir klīnikas telefona numurs, lūdzu zvanīt uz to. Vai, ja ir bijuši tādi komentāri, čau, es gribu pie tevis pierakstīties, kur man ko. Es domāju, kā tu nepazīstamam cilvēkam vari šādi rakstīt? Es pat nerunāju par to, ka esi ārsts, bet vienkārši normālas pieklājības normas, ja man uzraksta tur, labdien, es vēlētos konsultāciju. Es arī atbildu, bet tādas, kā es teiktu, prastas ziņas man liekas pilnīgi neadekvāti. Es neatbildu. Dažreiz pacientiem arī neatbildēja raksta kaut kur tā kā mēģina uz personīgu telefonu vai kaut kādos sociālos tīklos. Mēs mēģinām tā kā atbildēt, ka visi jautājumi tā kā ir izsnās vai caur e-pastu vai arī uzvanot registratūrai. Jo tad viņi tieši ļoti labi nodot informāciju un visas problēmas tā kā var arī tikpat ātri atrisināt. Runājot par tā kā jūsu varbūt studiju sākuma, vai ir kaut kas tagad tāds, ko jūs skatāties uz sevi iepriekš un ko jūs gribētu sev pateikt studiju sākumā? Uzticies savai intuīcijai, tā tevi nepievils. Jā, būs grūti, bet tālāk būs vēl grūtāk, bet tas ir tā vērts. Tas kā par rezidentūru, tā kā grūtāk ir tikai pirmie 3 gadi, jums vēl visi atlikušie. Un pēdējais uz nobeiguma, vai jums ir kaut kāda arī tā kā atziņa vai citāts, pie kāda jūs tagad pieturaties, vai ko es gribētu arī citiem pārējiem novēlot? Es
teiktu, ka ikvienam cilvēkam ir jāciena cita cilvēka darbs. Vai tas ir ārsts, vai tā ir apkopēja, vai tas ir videogrāfs. Jebkurš cilvēks savu darbu dara apzinīgi, un viņš par to ir pelnījis. Paldies, labdien! Šīs te mazās šie mazie vārdi varbūt mums dažreiz izpaliek ikdienā, bet tie ir ļoti svarīgi tam otram cilvēkam. Tāpēc būt pateicīgam, cieņpilnam pret otru cilvēku mūsdienās ir būt ļoti dārgi. Paldies, doktor, ka jūs atnācāt. Paldies, ka jūs Mēs atnācām. Paldies arī maziem viesiem, ka viņi izturēja to visu laiku. Tā kā, jā, tagad visi uzmanīgi, tagad doktoru uz ielu neko slikti nesākam, jo zinu, ka drīz būs ierocis doktorei. Un jā, tā kā paldies jums, paldies arī skatītājiem, klausītājiem. Tiekamies nākamais epizodēs un arī jums tiekamies uz brīdi darbi. Jā, paldies.